raidījuma 2. sērija. Pirmā raidījuma 3. sērija. 2. sērija beidzās ar to, ka kamerai baterijas nomira. Šeit mēs esam nonākuši vietā, kur ir pabijis cūkmenis. Iesim apskatīt tuvāk. Redziet, viņš ir atstājis aiz sevis dažādas pēdas. Tā izskatās vieta, kurā ir pabijis cūkmenis. Šeit viņš ir uzturējies tikai neilgu laiku, tāpēc pēdu ir samērā maz. Bet tālāk varētu būt vairāk pēdas. Iesim un meklēsim cūkmenu un cerēsim, ka atradīsim. Šis meža ceļš mūs ved jau labu gabalu, un es baidos, ka tik mēs neesam nomaldījušies no ceļa. Redziet, arī tās varētu būt cūkmena izdarības. Tie ir cūkmena zobu pēdas. Cūkmenis ir grauzis bērzu. Tas viņam ir tāds pavasara rituāls, bērzu graušana. Redziet, tur arī var redzēt cūkmena pēdu. Jā, viņš šeit ir bijis. Kā jau man Starptautiskā cūkmeņa aizsardzības aģentūra apgalvoja, šeit ir cūkmeņa populācija, lai gan neliela, bet ir. Ir meži, kuros ir vairāk. Cūkmeņi parasti mīl uzturēties lielpilsētu mežos, piemežos, pamežos, jā. Viņi tur saliek savus pēdas, lamatas, grauž kokus un tādējādi visādi izdarās. Pavasara meža skaņas. Neviena putna visus cūkmeņus ir aizbaidījis. Interesanti. Vai šis ceļš ir pareizais? Labi. Par nākamajām cūkmeņa aktivitātēm es jūs informēšu nākošajā sērijā.